teiksim, uz Edgaru Aivaru es tiešām skatos kā uz foršo piemēru, kā, bez tur kaut kādas bides vai bez skaudības, kas mums latviešiem, diemžēl ir, diemžēl viņiem netrūks mums tā fīča kā skaudība, ja, bet es tiešām skatos un priecājos, Džeks ceļ māju, pa lielam, es tā saprotu, ka viņš ar to TikToku arī viņu uzceļ, ja, vairāk kā mazāk. Un man liekas, tas būtu krūti, ka Džeks ir šitāds te precedents, ka, hei, pasties, ja tu ieliecies un tu tiešām fokusējies tam, ko tu dari, tad tu vari panākt arī Latvijā, kur stāsta, ka neko Latvijā nevar izdarīt. Vai ne? Jā. Bet man rītīgi patīk, ka tie komentāri viņam, es ik pa laikam paskatos viņam to profilu, un, zin, kā cilvēki raksta, tas tur diedalnieks, tas tur ko vai kaut ko, vai ne? Es domāju, pagaidi. Ja tev būtu iespēja, ja tu būtu viņu vietā, tu tagad pateikti, tev veču, zin kā, man nevajag jau. Man nevajag, lai vispār taisīt kaut ko, liekas man mierā. Kā, ja tev ir iespēja, loģiski, ka tu to dari. Ja man būtu tāda iespēja, es nedomājams, viss man laukos ir māja, plēžam augšā. Viņš piestrādās, varbūt, kad jau arī pie tevis brauks čeki paši. Tad atkal būs, kā Edgars Aivars, jo taisi, ko tu taisi. Jā, tas nekas. Tādi vienmēr būs. Skauģi vienmēr būs, un otrs ir tas, ka neviens te nevienam neko nediedelē. Jā, viņš piedāvā savu platformu, piedāvā savu sacābolus, jā, piedāvā